Labdien! Tātad es mēģināšu nedaudz vairāk pastāstīt par pētījumu, ko mēs veicām kopā ar pārējiem Metanet Excelences tīkla biedriem un iepazīstināšu ar rezultātiem, kas arī jums visiem ir pašreiz pieejami izsniegtajās baltajās grāmatās ar sarkanu vāku. Tātad latviešu valodas digitālajā laikmetā valodu tehnoloģija atbalsts. Ikvienam no mums īstenībā valodu tehnoloģijas ir ikdienas sastāvdaļa. Neviens no mums vairs nemāk iztikt bez meklēšanas rīkiem. Mēs pat pārāk uzticamies pareizrakstības rīkiem. Studenti bieži iesniedz darbus ar kļūdām un saka, man tā izlaboja dators, un tātad tas ir pareizi. Valodu tehnoloģijas ir arī mūsu mašīnās, kas tās ir apgādāts ar atbilstošajām navigācijas sistēmām. Taču mēs arvien vairāk vēlamies uzticams tulkošanas rīkus. Un tas ir viens no valodu tehnoloģijas izaicinājumiem. Vai nebūtu brīnišķīgi, ka šodien šeit sēdētu nevis tulkotāji, kas tulko tikai angļu valodā tekstu, bet katram no mums būtu austiņas, un mēs varētu dzirdēt tekstu dzimtajā valodā. Vai tā būtu igauņu valoda, lietuviešu valoda, somu valoda, grieķu valoda, vācu valoda vai kāda cita valoda. Un ar šo tehnoloģiju palīdzību mums tad būtu arī nodrošināts jau automātiskā tulkošana. Jau nelielu laiku atpakaļ angļu valoda bija gandrīz vienīgā saziņas valoda tīmeklī. Tomēr šis saturs tīmeklī strauji pieaug, un arī latviešu valodā tīmeklī ir atrodams ievērojams daudzums informācijas. Nekad, protams, latviešu valodā informācijas daudzums nebūs tik liels kā angļu valodā, tā pavisam vienkāršā iemesla dēļ, ka runātāji šajā valodā ir tikai 2,5 miljoni. Bet tātad tas izaicinājums valodu tehnoloģijām, ka valodu tehnoloģijas varētu pārvarēt esošās barjeras komunikācijā, varētu pārvarēt, sekmēt piekļuvu kopīgajām zināšanām un tādējādi risināt problēmas, kas ir sasāpējuši gan Eiropai kopumā, gan pasaulē kopumā. Taču jāatzīmē, ka ne visas valodas ir līdzvērtīgi sagatavotas šim uzdevumam, un tas patiesībā bija galvenais pētījuma mērķis pēc kopējiem kritērijiem izvērtēt, cik tālu katrai konkrētajai valodai ir attīstījušās pamattehnoloģijas. Mēs nerunājam par kaut ko ļoti, ļoti sarežģītu, bet par pamattehnoloģijām. Tātad 4 pamattehnoloģiju grupas: pareizrakstības pārbaude, meklēšana tīmeklī, runas tehnoloģijas un mašīnu tulkošana. Tātad, kā profesors Uzkaraits norādīja, pavisam veikts pētījums ir 30 valodām, no kuras 23 oficiālās Eiropas Savienības valodas un dažas citas populārākās valodas Eiropā. Paskatoties no šī viedokļa, tad arī es pastāstīšu nedaudz tuvāk par tehnoloģisko atbalstu šajās 4 kategorijās. Vēlos vērst uzmanību, ka šis būs tāds ļoti vispārīgs pārskats, un es esmu ļoti pateicīga, ka programmā tālāk ir paredzēts uzstāšanās gan no Latvijas Universitātes Matemātikas Informātikas institūta, kur vairāk tiks stāstīts par tur radītajiem pētniecības rezultātiem un tehnoloģijām, un sabiedrībai tilti, kas varēs arī sīkāk pastāstīt par konkrētiem rezultātiem. Ja mēs runājam par pamattehnoloģijām latviešu valodai, tad pirmā, protams, ir pareizrakstības pārbaude, un varētu teikt, ka šeit liela problēma nav. Ik viens no mums ir pieredzis pie sarkanās svītras, pie zaļās svītras, rakstot tekstu. Taču, ja mēs runājam par sarežģītākām tehnoloģijām, kur pareizrakstība ir atkarīga no konteksta, diemžēl latviešu valodai pašreiz šādas tehnoloģijas netiek piedāvāts. Ja? Ziemā ir augsti. Ja jūs tā uzrakstīsiet, jums nepasvītros ne ar zaļu, ne ar sarkanu, lilā vai jau kādu citu strīpu. Šī problēma ir neatrisināta. Tas ir viens no uzdevumiem, kas valodu tehnoloģijām vēl ir priekšā. Otra tehnoloģija grupa - meklēšana tīmeklī. Mēs ļoti daudz un dikti lietojam Google, bet šī tehnoloģija ļauj meklēt tikai pēc atslēgu vārdiem. Jau pašreiz te ir iestrādātas pavisam nelielas semantiskās meklēšanas iespējas. Tomēr, ja mēs uzdot sarežģītāku jautājumu, kas ir izteikts teikuma formā, kaut vai pavisam vienkārši jautājumu, kāds rīt būs laiks? Es nezinu, ko atbilda Google, bet katrā ziņā latviešu valodā ievadot šo vaicājumu, jūs neuzzināsiet, kāds rīt būs laiks, vai rīt līs lietus. Tas ir uzdevums nākotnes valodas tehnoloģijām. Līdztekus parastai ierastajai meklēšanai arvien
aktuālāk kļūst starpvalodu meklēšana. Ja jūs vēlaties uzzināt, ko par jums raksta ne tikai mēdīji latviski, bet arī angliski, franciski, vāciski vai somiski, tad ir nepieciešama šī starpvalodu informācijas izguva. Pagaidām tā ir vairāk pētījumu līmenī, un Latvijā ir veikti 2 pētījumi ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu Clarity un Tripod, un pavisam neliels ieskats Clarity pētījuma rezultātā. Tātad iespēja ievadīt vaicājumu angliski, vaicājums tiek pārtulkots latviski, bet tā kā lietotājs ir angliski, rezultāti, kas tiek meklēti Latvijas mēdījos, Latvijas internetā, savukārt tiek piedāvāti atpakaļ sakārtoti jēdzienu hierarhijās angļu valodā. Runas tehnoloģijas. Runas tehnoloģijas, ja mēs runājam par latviešu valodu, ir daudz vājāk attīstīts, un šeit ir tikai pirmie rezultāti. Mēs varam runāt par runas sintēzi, šeit jau ir vairāki komerciāli un praktiski rezultāti. Diemžēl pagaidām automātiskās runas atpazīšanas produkti nav, un šie pētījumi pagaidām tikai sākotnējā stadijā ir tātad atsevišķi izveidoti runas korpusi un arī ir atsevišķi pētījumi par runas atpazīšanu. Bet tāda nākotne kā automātiskas diktēšanas sistēmas, kas ir pieejamas angļu valodā, vai komandu došana tam pašam Siri, kas šodien vairākas reizes pieminēts, latviešu valodai pašreiz nav un visticamāk arī tuvākajā laikā nebūs. Visbeidzot, mašīnu tulkošana. Mašīnu tulkošana ir tā lieta, kas šodien ir daudz un dikti izskanējusi, un šeit varbūt latviešu valodai nav tas sliktākā situācija. Ir vairākas izstrādes, tā skaitā komerciālas izstrādes, bet mēs vēl vien nevaram runāt par to, ka būtu sasniegts sākotnējais mērķis, kas šajām sistēmām ir izvirzīts, proti pilnībā automatizēt jebkura veida tulkošanu. Uz ekrāna ir neliels piemērs sistēmai, kas ir būvēta, statistiskai mašīnu tulkošanai, kas ir būvēta uz juridiskajiem tekstiem. Tātad pirmais tulkojums ir, varētu teikt, labs, jo tas nāk no juridiskās nozares. Otrais, kas ir pavisam vienkārši, šodien ir saulaina diena, viņā jūs varat ieraudzīt vismaz 3 kļūdas. Ja? Tāpēc, ka šī konkrētā sistēma nav būvēta šiem vispārīgiem tekstiem. Rezultātā tātad uzdevums par tulkošanu pilnībā vēl ar vienu nav atrisināts. Tajā pašā laikā ir vērts pieminēt vairākus Eiropas Savienības projektus, ar kuru paralīdzību šīs problēmas tiek risināts, Euromatrix, Lecenti, Akurāt un citi. Negribu pakavēties pie citiem pētījumu virzieniem, tikai pieminēt, ka, kā jau profesors Veisbergs teica, Latvijā nav ilgtermiņa programmas valodu tehnoloģiju attīstībai, un šis finansējums ir ļoti fragmentārs. Pašreiz ir vairākas valsts pētījuma programmas, kurās notiek valodu tehnoloģija izstrāde, bet tomēr jārunā ir par šo pētījumu fragmentārumu, un tam ir ļoti liels seks, par ko es runāšu pēc pāris minūtēm. Otra sāpīgā vieta, ko arī jau profesors Veisbergs pieminēja, ir izglītība. Tātad Latvijā netiek sagatavots speciālisti datorlingvistikā, ir atsevišķi kursi Liepājas Universitātē un Reizeknes augstskolā, ir plānos arī kursus Latvijas Universitātē, un tāpēc tieši ļoti augsti tik vērtēta iespēja piedalīties Ziemeļvalstu tehnoloģiju skolā, kas, diemžēl, pašreiz jau ir beigusies. Par rezultātiem, kā tad mēs izskatāmies Eiropas kontekstā, ja paši savā kontekstā? Tātad, kā jau es teicu, pētījums bija kopīgs par visām Eiropas valodām, un tātad visas tehnoloģijas un resursi tika izvērtēti pēc kopīgiem kritērijiem, daudz un dažādās kategorijās. Pirmā rinda laikam izskatās visbēdīgāk, runas atpazīšana. Nullīte nenozīmē, ka nav nekas. Nullīte nozīmē arī iesāktu pētījumu vai mazliet izdarīt šajā sfērā. Kā redzams, labāk rezultāts mums ir runas sintēzē un mašīnu tulkošanā. Arī diezgan bēdīgi ir ar semantisko analīzi. Tas ir cieši saistīts arī ar to, kādi ir resursi. Ja? Runas korpus mums gandrīz nav, leksiskie resursi mums ir salīdzinoši labi attīstīti, paralēlie korpusi, arī tomēr uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi.
Secinājums, ko mēs no tā varam izdarīt, pamatresursi mums ir pareizrakstības pārbaudas rīks, ir dažādas elektroniskās vārnīcas. Salīdzinoši labi ir arī mašīnu tulkošanas rezultāti, bet tur, kur ir vajadzīgi vairāk resursu, vairāk darba un ilgtermiņa ieguldījums, tur, diemžēl, pagaidām rezultāti ir minimāli. Tātad trūkst šiem sarežģītajām valodas tehnoloģijām piemērotie resursi, kā arī jāpiemina ir standartizācijas jautājums. Tas ir diezgan maz skarts jautājums Latvijā, tātad daudzas tehnoloģijas nav savstarpējami savietojamas un neatbilst, vispār aprobētajiem standartiem. Un visbeidzot, arī jautājums par intelektuālo īpašumu, par iespēju izmantot digitālos internetā pieejamos resursus pētniecībai. Tas ir jautājums, kas jārisina pētniekiem kopā ar politiķiem, jo tas, kā jau tas šorīt no rīta izskanēja. Kā mēs izskatāmies kopā, ja mēs skatāmies Eiropā kopumā? Diemžēl nepārāk labi. Tātad salīdzinājums tika veikts 4 griezumos, tātad 2 lietojuma jomas mašīnu tulkošanas un runas apstrāde, 1 tehnoloģija, teksta analīzes tehnoloģija un 4. pēdējais pamatresurs. Un tātad vērtējums tika veikts 5 punktu sistēmā, tātad teicams atbalsts vai vājš un fragmentārs atbalsts. Tātad, ja mēs runājam par resursiem, resursi tika vērtēti daudz un dažādi resursi kopumā. Tātad gan tekstu korpusi, gan runātie korpusi, gan paralēlie korpusi. To lielums un to kvalitāte un pieejamība. Un, diemžēl, pēc šiem kritērijiem latviešu valoda kopā ar islandiešu valodu, lietuviešu valodu, īru un maltiešu valodu ir nonākusi pašā sliktākajā grupā vājš atbalsts. Un vājš atbalsts tieši tāpēc, ka salīdzinot ar angļu valodu, mums tātad nav ne lielie runātie korpusi, mums ir ļoti maz anotēti korpusi, mums trūkst multimodāli korpusi. Un tas viss, diemžēl, kopējā skatījumā mūs ir ielicis pašā zemākajā grupā. Otra grupa, tātad teksta analīze, ietver tādas lietas kā esošo tekstu analīzes tehnoloģiju un pārklājumu. Tas ietver gan morfoloģisko analīzi, gan sintaktisko, gan semantisko analīzi. Un tātad šai analīzei pieejamo programmu apjomu, dažādību un arī šos anotētos korpusus, ko jau es iepriekš minēju. Un, diemžēl, situācija diezgan ir līdzīga. Tātad mums ir, es nevarētu teikt, ka mums nav šie resursi, bet salīdzinoši ar lielajām valodām mums ir ļoti, ļoti lieli caurumi, ja tā varētu teikt, kas vēl ar vienu iztrūkst. Un ir ļoti labi, kad mums ir atbalsts no Latviešu valodas aģentūras, kas finansē, Latviešu valodas korpusu izstrādi. Ir labi, ka ir atbalsts no zinātnes padomes, bet, diemžēl, pagaidām tas ir nepietiekams. Mašīnu tulkošana, tātad arī šo tehnoloģiju kvalitāte un visaptvertība, tātad cik viņa ir vispārīga un piemērojama jebkurai jomai. Arī šeit ietverts paralēlie korpusi, jo tikai uz paralēliem korpusiem mēs šādas sistēmas varam būvēt, un apjoms un dažādība. Diemžēl arī šeit, līdz ar daudzām citām valodām, mēs esam apakšējā grupā, kas norāda uz to, ka nevis uz to, ka mums nekā nav, bet ka salīdzinot ar angļu, franču vai spāņu valodu, tas, ko mēs varam piedāvāt, ir, diemžēl, diezgan minimāls. Kaut arī labā kvalitātē, tāpēc es arī teicu, ir ļoti labi, ka tālāk būs konkrēti iestāžu prezentācijas, kur varēs pateikt to labo, kas ir izdarīts. Un visbeidzot, runas apstrāde. Tātad es jau iepriekš minēju, ka runas atpazīšanas sistēma mums nav, un ir runas sintēzes sistēmas, runas korpusi, tātad arī ir ierobežotā daudzumā un nav publiski pieejami, un, diemžēl, situācija ir diezgan līdzīga. Tātad esam turpat, kur iepriekš. Secinājumi. Secinājumi ir acīm redzami. No vienas puses, tātad latviešu valoda nekad nav bijusi prioritāra pētniecības joma, un tā ir bijis vienmēr
diezgan niecīgs finansējums. Un tas ir tas iemesls, kāpēc mēs lielākoties esam šajā apakšējā grupā. Tajā pašā laikā es nevarētu teikt, ka mums nav stipra pētniecības komanda, mums ir maz izdarīts pētniecībā. Diemžēl nelaime tā, ka šie pētniecības rezultāti ir fragmentāri. Un sekas ir šī atpalīdzība, ja mēs salīdzinām ar citām valodām, kopējā Eiropas kontekstā. Un, veids, kā to varētu darīt, ir tiešām neatliekama valsts palīdzība un mērķtiecīgs ieguldījums tehnoloģiju attīstībā, piemēram, valodu tehnoloģijas attīstības programmas izveidi. Diemžēl es nesasinhronizēju savu prezentāciju ar igauņu prezentāciju. Ja mēs būtu salīdzinājuši, tad igauņi, kuriem ir šī valodu tehnoloģija programma jau 20 gadus gandrīz, tātad viņiem tie cipariņi bija krietni augstāki. Un tās ir sekas tieši tam, ka viņiem ilgtermiņā ir plānot šie pasākumi un tātad atbalsta. Un visbeidzot arī speciālistu sagatavotība spēlē lielu lomu, jo Latvijā patiesībā katrs pats ir izaudzis līdz šim datorlingvistu līmenim tādā vai citādā veidā. Paldies par uzmanību!